Ir cilvēki, kas saistīti ar mūziku un kuri savā dzīvē pēc tam, kad ir paši daudz ko sasnieguši, palīdz jaunajiem. Proti bīda viņus, raksta kādas dziesmas vai vienkārši dod iespēju. Un viens no tādiem noteikti bija un ir arī Mārtiņš Freimanis. Šodien Saims ielūkosies, ko tad jaunu Mārtiņa Freimaņa fonds piedāvā. Un ne tikai. Proti uzzināsim, kā mūziķim nokļūt slavas zenītā. Is what I feel. Tonight, what's real? And here we go again, back to the start again, where we have to admit it's just a matter of time until the breaks are Katru gadu jau mēs dzirdam par jauno mūziku konkursiem, jauno grupu konkursiem, kur dažādi var izpausties, un arī Freimaņa fonds, bet paldies Dievam kaut ko citu, tā ir citādāku to ideju. Jā, nu mēs, reku sēž arī blakus man aperitīvčālis, kurš ir tās grupas solists, kura iepriekšējā koncertā, ne gan Freimaņa fonda veidotajā koncertā, bet Impro Rokā, vai ne? Konkursā, tu gribēji te. Jā, saņēma, kā teikt, mūsu Mārtiņa īstenībā balvu, iespēju ierakstīties profesionālā studijā, un tad mēs pēc tam sapratām, ka īstenībā, ko mums staigāt pa citiem klubiem un pa citām pasākumiem, ja mēs paši varam īstenībā kaut ko tādu izdarīt. Un tā būtiskā atšķirība ir tāda, ka Mārtiņa Freimaņa rīkotajā konkursā mēs tomēr vairāk orientēsimies nevis uz labāko grupu, nevis uz labāko pianistu, instrumentālistu, basģitāristu, bet mēs orientēsimies uz labāko hitu. Un, ja būs kāda grupa, kuras varbūt solists dziedās bišķiņ šķīvi, bet tas gabals būs tāds, kurš pilnīgi prasās tapt ierakstīts un prasās tapt vasarā palaists radiostacijās, tad tas būs tas gabals arī, kurš saņem. Pēc kā var noteikt foršu hitu? Kažam bija laba hita definīcija, ka tur maz notis un kas tur... Nē, tās ir viss, tas tā daļa ironijas. Es domāju, ka, laikam jau mēs tiešām nemeklēsim hītu, mēs pareizi teicam, mēs meklēsim foršu dziesmu, kas varētu kļūt par hītu. Jo tajā brīdī, kad tu dziedi šo dziesmu, kas varētu būt par hītu, šobrīd viņa nav hīts, un neviens nezina. Kāpēc tie ir konkursi, kuros jūs piedalāties? Vai tā ir tā izaugsmes iespēja? Konkursi nav it kā bijis nekad pašmērķis. Konkurss ir bijis kā viena no skatuvēm, kur sevi parādīt varbūt plašākā veidā. Ja konkursi tie nav, tad kādā veidā grupu var izsisties? Nē, mērķis, protams, ir atrast savu klausītāju Latvijā pirmkārt. Bet kā tu izdarīji? Kā to darīt? Kā to pareizi darīt? Pirmā gadījumā. Copēt, kamēr pieķerās, Ja nesopēt, pieķerās. Ļoti liela laimes spēle. Copēšana, Jā. Ļoti liela. Tur nav tā, tu esi taisījuši baigās dziesmas foršās, tagad visiem patīk. Tas nav īstenībā, es domāju, ka tā ir ļoti liela tāda barošana. Radio ļoti liels, ietekme ļoti liela. Līdz ar to, ja tev ir, Tad tev ir jāpazīst Jānis Šipkēvics, lai tu būtu slavēts. Varbūt ne jāpatīk, ne jāpazīst, bet varbūt tev jāiepatīkās tieši viņam. Viņš attiecīgi spēlēs tavu dziesmu vairāk un baros to dziesmu visiem klausītājiem. Kad varēs sākt sekot Freimaņa fonda aktivitātēm? Par visām Freimaņa fonda aktivitātēm, tā skaitā arī par konkursu, droši tagad pat www.mff.lv. Un tur arī jūs varat aizpildīt anketu, gan solisti, gan arī grupas. Mēs vēl joprojām var pieteikties. Vēl joprojām var pieteikties. Līdz ar to jau aprīlī katru trešdienu jaunajā lielajā rokkafejnīcā Reitera namā
tās grupas, kuras tiks arī uzaicināts tajā vakarā ar saviem līdzdalībniekiem, faniem un konkurentiem, draugiem, paziņām, varēs doties un vienu uz otru paskatīties, paklausīties kopā ar viņiem, teiks, žūrī. Un es domāju, ka šitais plānojās mums ļoti, ļoti fēns pasākums vairāku mēnešu garumā, katru trešdienu. Meklēsim foršu dziesmu. Un jūs arī, vai ne, nākat? Jā. Ieteicāties jau? Vai ne vēl? Vēl ne.